Nezinu, kādēļ tā ir, ka cilvēki ir gatavi vismaz gadu no savas dzīves veltīt tam, lai dienā iet uz darbu un pelnīt naudu un to visu līdz pēdējiem centam atdot par jaunu auto. Pēc tam uztrauktos par kasko un visu ko, kad tik kāds nenoskrāpē, kurus viņi parkoja. Bet viņiem ir pilnīgi vienalga, kad viņu auto pēc 7 gadiem jau visādos dobumos iekšā sliekšņos jau ir rūsa. Uz apakšu ir rūsa, tas viņus nesatrauc, bet kad tur jāpulē keramika, jāliek tur uz ķīmisko tīrītavu jāved un viss kaut kas jādara, bet tā mašīna ir īstenībā daudz svarīgākas lietas, ka viņi šitien visur, teiksim, sliekšņos daudziem auto, kuriem nav rūpnīcā vaska, tas viss sāk rūsēt jau principā ļoti ātri un cilvēkiem par to visu ir pilnīgi vienalga. Vai arī nesaprot, ka tur tas viss notiek, domā, jauns auto nerūs vai nezinu.